Kā saprast, ka tuvojas menopauze? Tuvojošās menopauzes simptomus var dalīt trīs grupas. Pirma grupa – tas ir sausums. Tas var izpausties kā ādas, gļotādas sausums vai sausā acu sindroms. Tieši estrogēni, kuru sintēze pakāpeniski samazinās līdz 50 gadiem un strauji samazinās pēc 50 gadiem, nodrošina ādai un gļotādai mitrumu un kolagēnu sintēzi. Intīmas zonas sausums var izraisīt diskomfortu un sāpes dzimumākta laikā un paaugstinātu infekcijas risku. Arī āda zaudē kolagēnu un šķiedru vielas un paliek planāka, sausāka, parādās krunciņās un līdz ar to zaudē savu aizsardzības funkciju, paliek jutīgāka pret saules stāriem, un šajā periodā sievietē var rasties rozācija vai ādas senīšu bojājums. Otrā simptomu grupa – tas ir miega traucējumi. Tas var būt vienkārši grūtības aizmigt vakaros, vai nu pamošanas naktī, vai nu virspusējas nepietiekošs miegs. Un trešā simptomu grupā – grūtības samazināt svaru vai nu uzturēt svaru. Un tie paši pasākumi, kuri agrāk darbojas ļoti labi, vairs nedarbojas, un sākumā mēs pamanām, kā vidukļa apjoma palielinājās centimetros un tauku audu krājums vedra rajonā. Vai šos simptomus var atvieglot? Protams. Integratīva ārsta arsenālā ir daudz brīnumrīku, sākot no augu izcelsmes hormonāliem regulātoriem līdz bioidentiskiem hormoniem.